Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā mēs sākam dievkalpojumu. Un to izsākot dziedāsim visi kopā 474. dziesmu. Ir kā ēna novakarē, un es izskaustu kā zāli, bet pie tevis, saka Dievs, es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas, tu mani vadi pēc sava prāta, un beidzot uzņems mani godībā. Ja man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, kaut arī mirst. Es jūs atkal redzēšu, Kristus saka, kad jūs sirdis priecāsies, un neviens jums šo prieku vairs neatņems. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Dievu priekšā mēs nākam, lai izsūdzētu savus grēkus un saņemtu viņa žēlastības dāvanu grēku piedošanu. To Kristus ar savu krusta nāvi un savu krusta upuru asinīm ir nopelnījis mūsu labā. Un tā ticībā uz viņu, uz pestītāju un Dieva žēlastības apsolījumiem mēs arī izsūdzēsim savus grēkus. Lūksim Dievu. Visu sveicīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās,
vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā tēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā paļaujaties uz mūsu pestītāju, Jēzus Kristus krusta nopelnu un no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajām prātām paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc tā kunga Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībām, lai slava Dievam vīrumos, par viņa žēlastību. Lūksim Dievu. Dievs kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, kā tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svētī paliekam. Uz Jēzu Kristu tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svētī būsim. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Klausies, draudz, Dievvārdu lasījumu vispirms no pravieša Iesajas grāmatas 23. nodaļas. Vai ganiem, kuri izdeldēja un pazaudēja avis no manām ganībām, saka tas kungs. Tādēļ saka tas kungs, Izraēla Dievs, par ganiem, kas gan manu tautu. Jūs aiztrencāt un pazināt manas avis, un jūs tās nemeklējāt. Redz, es piemeklēšu jūs jūsu ļauno darbu dēļ, saka tas kungs. Es savākšu avis, kas vēl atlikušas no visām zemēm, kur es tās biju aiztriecis un atradīšu tās atpakaļ uz viņu ganībām. Tās augļosies un vairosies. Es tām došu ganus un tie tās ganīs. Tam vairs nebūs nec jātrūkstas, ne jābīstas un nezudīs neviena, saka tas kungs. Redzināt dienas, saka tas kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvase, un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu, un uz zemes darīs tiesu un taisnību. Viņa dienās Jūda būs glābta, un Izraēls dzīvos drošībā. Tas ir viņa vārds, viņu sauks. Tas kungs mūsu taisnība. Āmen. Un klausīsimies Dievvārdu lasījumu no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas. Kad viņi nonāca vietā, ko sauca par galvas kausu, tie sita viņu krustā, un arī abus ļaundarus. Vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem,
jo tie nezina, ko dara, bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglāba pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivji nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi Jūdu ķēniņš, izglāba pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir Jūdu ķēniņš. Viens no pakārtājiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus? Izglāba pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dievu? Tev taču ir tāds pats sods. Mēs ciešam taisnīgi saņemdama pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen, aleluja! Aleluja! Un dziedāsim nākamo dziesmu, 467. dziesmu. Žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs uzklausīsim, pārdomāsim Dievu vārdus no vēstules Kolosiešiem 1. nodaļas. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis
mūsu grēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls. Visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes. Redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm. Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsevišķināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajām miesām, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojumus. Ja viņi jūs paliksiet ticībā, likt uz droša pamatu un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Āmen. Lūksim Dievam. Vienotais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies, sūti Svēto garu, lai viņš atdara mūsu sirdis Tavam patiesajam vārdam, ko es iedvesmojis apstulu Pāvilu. Arī mēs redzam Kristus diženam un pilnību un varam pilnībā uz viņu paļauties. Gan šajā laicīgajā dzīvē, gan arī tad, kad šķērsosim mūžību un Tavas tiesas priekšā. To mēs lūdzamies viņa vārdā. Āmen. Un sēdieties. Kad mēs dzirdējām evaņģēliju lasījumu, mēs pamanījām, kā cilvēki zaimo Jēzu un kā viņi izsmēja viņu, ja tas Kristus, Dieva izredzētais. Tad viņi apgrēcinājās pie viņa vājuma, pie tā, ka viņš nepretojās un atļāva sevi piesist krustā. Un tikai viens cilvēks arī brīdī, pilnīgi atšķirīgi pat no Jēzus mācekļiem, no tiem mācekļi, kas tur stāvēja blakus no Jāņa, no kura viņš saņēma pavēli rūpēties par Jēzus māti. Tikai viens cilvēks saņēma Dieva atklāsmi un ticēja Kristus augšām celšanai. Tas bija noziedznieks pie krusta. Piemini mani, ka tu nāc savā valstībā. Tas nozīmē, es ticu, tu celsies augšā un ka tu valdīsi, atceries mani. Un te viņš noteikti izmantoja šo pašu seno austrumu domu, vai ko mēs redzam arī pie Jāzepa, kad Jāzeps lūdza vienu no bijušiem cietumniekiem, faraona kalpu, kad atceries un piemini mani, kad tu nonāks pie ķēniņa atpakaļ. Tas aizmirsa, bet Kristus nekādā gadījumā neaizmirsīs mūs. Tas bija grēcīgs cilvēks, priecīgs par atbrīvošanu. Kristus ir pavisam savādāk, un mēs šodien ieraudzīsim to, kas tad ir tas, ko zaimoja cilvēki, nesaprastami, ko Jēzus sacīja. Tie nezina, ko tie dara, jo patiešām viņi nezināja, ko dara. Ja viņi būtu sapratuši, kas ir Kristus, viņi vai būtu bēguši, vai būtu viņu pielūguši, bet ne zaimojuši. Un lūk, tad šeit jau ir runa par Kristus draudzi. Un kāpēc apostols Pāvils šeit raksta un uzsver šīs visas lietas jau pirmajā nodaļā, tas ir iemesls tāpēc, ka katrā draudzē vienmēr atrodas kāds cilvēks, kas ir inficējies ar dažādiem meliem un maldiem no pasaules filozofijām, no citām reliģijām, un Kolosu draudze nebija savādāk. Viņa bija tieši tāda pati, kā arī mūsdienās. Arī mūsdienās daudzi luterāņi nolēma, ka ir labi apstaigāt pilnīgi visas baznīcas, un viņi nemazam pat neuztraucās par to, ko tur māca. Viņi meklē atmosfēru. Un ja atmosfēra ir laba, tad tas ir brīnišķīgi. Apostols Pāvils nebija tas, kas meklē atmosfēru, viņš bija tas, kas sludināja patiesības vārdu. Kā viņš teica, patiesības vārdu jūsu pestīšanas evaņģēlija. Patiesība ir ļoti svarīga. Ja nav patiesības, nav pestīšanas. Nav grēka piedošanas, nav mūžīgās dzīvības. Nu, lūk, tad viņš saka, mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mums visiem gaida priekšā kāds mantojums, arī apostols Pēteris par to runāja pirmajā vēstulē, mēs lasām pirmajā nodaļā, ka viņš saka, lai slavēts Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzeminājis dzīvai cerībai
ar Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiek pasargāt ticībā, pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. To es varu noticēt tāpēc, ka bērēs to lasu jau gandrīz 30 gadus. Tātad tas ir mantojums, kas ir uzglabāts jums debesīs. Un apostols Pāvils tieši tāpat par to runā. Mums ir kāda sava daļa, kāds mantojums, ko debes Tēvs mums ir nolēmis piešķirt. Bet viņš saka, bet vēl vairāk. Tātad par to mēs pateicamies. Bet par ko vēl pateikties? Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas. Debes Tēvs ir tas, kas mūs dara cienīgus, lai nostatītu savā priekšā un nostatītu mūs savā valstībā. Tātad apostols iesāk ar to, ka tas nenotiek no mums pašiem. Tēvs mūs dara cienīgus. Tad pretēji visām tām idejām, kas vēl joprojām parādās, kā kaut kas kristīgajā baznīcā, kaut kas luteriskajā draudzē nav kārtībā, ar to, ka mēs visu Dievam uzveļam virsū. Mēs varam uzvelt Dievam virsū tikai tad, ja Dievs nav apņēmies to darīt. Ja tā nav Dieva ideja darīt mūs cienīgus, lai mēs saņemtu svēto mantojumu. Tad tā ir uzkraušana virsū Dievam to, ko viņš nemaz negrib darīt. Bet viņš ir tas, kas mūs dara cienīgus, un tad tālākais, kā tad viņš to ir darījis mūs cienīgus. Un vispirms apostols runā par izraušanu no tumsas varas. Šī ir ideja, kas stāv aiz Sātana un viņa valstības, tā ir tumsas vara. Vārds atbrīvot ietver ideju par glābšanu ar varas, ar spēku, ar valstības palīdzību. Lasīju kādu no teologiem komentātoriem, un viņš teica, ka šo vārdu atbrīvot lietoja saistībā, kad viena valsts iebruka otrā valstī. Viņi saņēma gūstekņus un transportēja viņus uz savu valsti. Varbūt atcerieties no Bībeles kādu līdzību, kā asīrieši Izraēlu aizveda projām, vai kā babilonieši aizveda Jūdu un Benjamīnu projām trimdā, tātad nometinot savā valstī. Tad šī ideja izrāva no tumsības varas un pārcēla sava dēla valstībā, ir kā Dieva valstība, Kristus kā karavadonis ienāca šeit iekšā, sagrāba gūstekņus, kā tas psalmā rakstīts, ka viņš saņēma gūstekņus un izdalīja dāvanas, attiecīgi tā arī šeit. Viņš satvēra šos velna gūstekņus, izrāva viņš ārā un paņēma sev viņus. Tātad no piederības velnam viņš mūs ir pārcēlis uz piederību Kristu. Šeit tiek lietots spēka formula, nevis tiesiska, nevis finansiāli, kā izpirkšana no vergu tirgus, bet apzīmēja to, ka Dievam ir spēks izraut mūs no tumsas varas, un viņš arī mūs arī izrāvis. Tātad tas nenotika ar viltu, tas nenotika ar kaut kādu finansu manipulāciju, bet tas notiek ar milzīgu spēku, kāds tikai vienīgi Dievam piemīt. Viens no piemēriem notikums par tām daudzām cūkām, kas iegāzās ūdeni iekšā Geraziešu zemē. Kad Jēzus no apsēstā cilvēki izzina leģiona eņģeļi, tumsas eņģeļi. Es padomāju, ja kāds eņģeļiem var būt spēks. Var iedomāties, cik viņi var būt ļauni, tā ka viņi ir krituši. Un te Jēzus atnāk vienkārši, tikai cilvēki izskatā pazemīgs un lēnprātīgs, un ar vienu vārdu pavēl viņiem iziet ārā, un viņi dodās projām no šī cilvēka. Kāda viņam ir vara? Tad mēs varam iedomāties, kāda Dievam vara, kad viņš nav ierobežots savā spēkā, ka viņš nav ierobežots telpā, ka viņš nav ierobežots laikā. Viņa spēks ir neaptverams, ir neierobežots. Viņš dara visu, ko uzskata par pareizi, visu, ko uzskata par taisnu. Un tā kā viņš ir apsolījis, ka viņš savas avis savāks no visas pasaules, tad lūk, arī viņš to ir darījis šādā veidā.
Tātad Kristus ielauzās šajā pasaulē, lai saņemtu viņa atpakaļ. Vai Kristum bija tiesības tā ielausties? Protams, ka bija. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir Dieva pasaule, un Sātans uzurpēja arī varu. Un tas būtu tieši tas pats, kad Ukraina izdomātu vienu dienu, kad Krīma ir jāpaņem atpakaļ. Tāpēc, ka ir tiesības to darīt, tāpēc, ka tā pieder Ukrainai. Un ja viņi to vienu dienu izdomās, tad tas nav nekāds iebrukums. Tā ir atbrīvošana. Atšķirībā no Krievijas, kur lieto vārdu atbrīvošana, bet patiesībā tā ir iekarošana, un dažbrīd viņiem arī tā skaitā šie vārdi izsprūk ārā, un viņi pasaka, mēs neatdosim to, ko esam iekarojuši. Tāpēc, ka viņi sirdīs zina, ka viņi ir iekarotāji, un strīdos viņiem izpaužās tas īstais ārā. Tie meli pazūd, un tā patiesība izlien uz mēles ārā. Mēs iekarojām. Tā arī Sātans. Viņš neko nav atbrīvojis, viņš ir iekarojis. Bet Kristus nāk patiešām atbrīvot. Un sākumā viņš nāk atbrīvot cilvēkus no šīs varas. Bet nāk brīdis, ka viņš iekaros arī šo zemi, kas viņam pieder. Un atklātas grāmatā mēs par to lasām. Pienāks tas brīdis, kad valdīšanu saņems Jērs. Nu, lūk, Jēzus runāja tātad par tumsas varu arī, tā skaitā tad, kad viņu arestēja, un kad mēs lasījām evaņģēliju 22. nodaļā, viņš runāja, ka ikdienas bija ar jums templī, jūs nestiepāt rokas pēc manis, bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara. Interesanti, ka viņš nodala šo savus gūstītājus no tumsības varas. Jā. Kāpēc mēs viņām saistīt arī šim evaņģēlijā ar tumsības varu? Tāpēc, ka mēs zinām, ka, kas tur bija teikts, kā Sātans iegāja Jūdā iekšā. Sātans iegāja Jūdā, viņš aizgāja tumsā, viņš aizgāja nodot Jēzu. Tātad, jā, tā bija tumsas varas stunda. Tātad tumsas spēki, protams, arī redzam arī mūsdienās, kaut gan daudzi cilvēki netic. Žēl arī, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas it kā saistīti ar kristīgo draudzi, un kāpēc saka it kā saistīti? Tāpēc, ka diez vai, ja tā viņi domā, viņi varētu būt tiešām kristieši. Bet, ir tādi, kas ir kristīgajā baznīcā sastopami, kas domā, ka, piemēram, vēlns neeksistē. Ka viņi tāda nav vienkārši. Un visādi var teikt. Protams, ir tādi cilvēki, kas saka, ka Dievs neeksistē. Un tad viņi saka, es viņu nekur neesmu ieraudzījis. Bet kā jūs noprotat, Dievu nevar ieraudzīt. Un vēlns arī ir gars, kā jūs viņu varat ieraudzīt. Kā mēs Dievu atpazīstam pēc viņa darbiem, kā mēs vēlnu atpazīstam pēc viņa darbiem. Un kāda tad ir šie viņa darbi? Tumsas spēki, tumsas vara mūs naido ar Dievu. Ne tā, ka mēs jau esam piedzimuši tādā ienaidā un nevēlamies Dievam kalpot un viņu atzīt par Dievu, bet viņš to dara papildus visam tam. Jā. Tumsas varas cilvēkus iemidzina garīgā miegā, tumsas varas slēpjas labi, tumsas varas kārdina, un kad cilvēks ir nonācis grēkā, tad iedzen viņu izmisumā, nomoka, nomāca, depresija tipiska parādība. Iedzen neprātā, ne tikai kā Geraziešu zemes tiesas šie divi neprātīgie, kas tur daudzījās apkārt par kapiem un baidīja visus cilvēkus šausmīgi. Īpaši tas viens ar to leģiona eņģeli, kas tur tā galvenā persona visa. Tas mazais pakalpiņš, tas bija tāda niecība. Tā saka. Bet arī mūsdienās mēs to redzējām. Kad cilvēks domā, ka viņš ir kaut kas cits, nevis tas, kas ir viņš cilvēks, tad tas ir neprāts. Un ar tumsas varu, kas viņu tādā iedzen iekšā. Un šos cilvēkus ir jābūt žēl, bet esot žēl, viņus nav jāiedzen dziļāk iekšā tumsā. Īpatnēji, ka tad, kad cilvēks slimo ar šizofrēniju, tad ārsts saka, nekādā gadījumā nedrīkst atbalstīt viņa šizofrēniskās idejas. Bet tad, kad cilvēks domā, ka viņš ir cita dzimuma, vai ka viņš vairs vispār nav cilvēks, bet ir ķīzaka vai kaķis vai tam līdzīgs, tad to vajag atbalstīt. Bet tā taču ir šizofrēnija tāda pati. Nekas cits. Un kāpēc viņi notiek? Tāpēc, ka tumsas varas noved cilvēku līdz neprātu. Tas nenotiek uzreiz,
jo tumsas varas slēpjas, tumsas varas kārdina, tumsas varas musina cilvēka domas, tās sakropļo, tā, ka viņas izvirst, tā, ka viņš vairs realitāti neredz. Nemaz nerunājot par Dievu, vairs nespēja ieraudzīt. Un beigās viņš nonāk visādās neprātīgās iegribās, par kurām apostols Pāvils arī brīdināja Timoteju, ka jābēg ir no bagātības, viltības, jo bagātība ievada dažādās neprātīgās idejās. Bet tumsas vara ne tikai izmantot to, viņi izmanto arī jebkuru ideju, ko spēja ielikt cilvēku galvās, lai viņi nonāktu neprātā. Un tad viņi mokās briesmīgi šie cilvēki. Ir arī tiešākas satiksmes ar tumsas varām cilvēki, kuriem nav jāstāsta, kad vēlns eksistē, viņi ir saskārušies ar garīgām parādībām, kas tiešā veidā ar to saistītas ir. Bet viena lieta, ko var droši pateikt, ja jūs kā kristieši, kas atzīstat Jēzu Kristu, mīlat viņu, bet sākat jūs, ka jums mācās virsū kādas zaimojušas domas, Dievu zaimojušas, Kristu zaimojušas domas, tad jums ir jāsaprot, jūs esat saskārušies ar tumsības varu. Jūs tiekat kārdināti. Un ir pēdējais laiks padoties Dievam un stāties pretī vēlnam. Nevar vairs kavēties. Savādāk beigsies ļoti bēdīgi. Un lūk, no tā visa tas kungs mūs ir atbrīvojis. Mums vienmēr jāatcerās, jā, Sātans var mūs kārdināt, bet mēs neesam viņa vergi. Mēs neesam vairs viņa varā. Mums ir jācīnās ar viņu. Viņš nav mūsu ķēniņš, vairs nav mūsu kungs. Viņa tiesības ir beigušās. Jo mūs no tumsības varas ir izrāvis un pārcēlis savu dēlu valstībā Dievs. Un tātad, ja dēla valstībā, tas nozīmē, mēs piederam dēlam, mēs piederam Kristum. Un tāpēc mēs stāvēsim pretī un neklausīsim vēlna kārdinājumiem. Jo viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus ir piedevis. Šeit bieži cilvēki domā, ka nozīmē vārds atbrīvojis, šeit domāts vārds izpirka kā ar maksu. Un mums šeit ir noslēpuši nedaudz šo tulkojumu, lai mums galvu nevajadzētu daudz lauzīt. Vārds izpirkuma vietā uzlikuši ar atbrīvošanu. Jā, tur ir domāts vārds maksa, kaut ko nomaksāt. Un tad cilvēki šeit ļoti bieži vien ir lauzījuši, kam tad nomaksājas ir Kristus šo parādu. Jā, kam tad Dievs ir nomaksājis šo parādu. Jā, visu laiku šī ideja, no kurienes viņa rodās. Redziet, Kristus ir tas, kas maksāja parādu. Un jautājums par to, ar ko un kam. Jā, tad no sākuma kam. Ir kāda neprātīgie, kas saka, ka vēlnam. Ka mēs esam vēlna gūstekļi, vēlna vergi, un tāpēc jāsmaksā vēlnam, lai mēs tiktu atbrīvoti. Atskot, tā ir neprātīga ideja, jo es nevaru iedomāties, ka vēlnam vajadzētu kaut kādu maksu. Viņam jau lielākais iegūms ir mēs paši. Jā, pēc Dieva tēla radīti, Dieva ienīstoši cilvēki, kurus viņš verdzībā paņēmis, kā viņš laidīs vaļā kādu no mums. Ne par ko. Otrs, Dievs neko nav vēlnam parādā, jo vēlns mūs ir sagūstījis. Mēs esam viņa gūstiņi, kā jau sapratām. Tāpēc nav mūs jāizpērk no vēlna. Mēs tiekam izrauti un pārcelti. Nevis notiek darījums, kā Trumps ar Putinu un vēl citiem mēģina nokārtot darījumus. Šeit nav darījums. Tāpēc mums paliek tikai viens. Jā, ka Dievs Dievam dod atpirkumu maksu. Kā tas var notikt? Kā Dievs var sevi dot? Tikai tādā gadījumā, kā mēs to saprotam, ka Kristus Jēzus ir patiesas Dievs cilvēka miesā. Ka viņš nācis ir tāpēc, lai kļūtu par cilvēku, kļūtu par mūsu aizvietotāju, par mūsu galvinieku. Un kā galvinieks viņš maksā cilvēces parādu Dievam. To arī nozīmē vārds upuris, kad upurim ir jābūt kā gandarījumam par nodarīto. Tātad Kristus maksā ne ar sudrabu vai zeltu, kā vergu tirgu izpērk vergus, bet viņš izpērk mūsu grēku, noziegumu un pārkāpumu vainas, kas ir pret trīsvienīgo Dievu. Ja to nozīmē šis izpirkums. Viņš izpērk mūsu garīgās vainas, lai mēs saņemtu grēku piedošanu.
lai mēs saņemtu to, ko tālāk viņš uzsver, izlīgumu ar Dievu. Tātad ļoti, ļoti būtiski ir saprast, kam dod izpirkumu un kas. Ne trīsvienīgais Dievs trīsvienīgajam Dievam, bet dēls kā iemiesojies Dievs, kā patiess cilvēks, dod izpirkumu Dievam. Tātad patiess cilvēks, patiess Dievs, kā mēs katismā rakstam, mūs no visiem grēkiem, no vēlnu nāves vars, no visa izpērk ar savu asins upari, savu nepilnīgiem ciešanām un diršanu. Kāpēc? Jo tam ir brīdī, kad mūs kā rakstīts ir, tiek dzēsts apsūdzības raksts, arī šī pašā vēstulē Kolosiešiem. 2. nodaļā tiek dzēsts apsūdzības raksts, tam ir brīdī apsūdzētājs. Kas tas varētu būt uzlikt? Tas varētu būt šis raksts? Vēlns, jā. Tātad vēlns apsūdzētājs, jā. Tam ir brīdī, kad tiek dzēsts apsūdzības raksts, viņš zaudē jebkādas tiesības mūs apsūdzēt, mocīt, vest mūsu Dievu priekšā kā tāds pašizdomāts prokurors. Un tad viņš tiek sakauts un tiek vests triumfu gājā kā pēdējais astē pirms sodīšanas. Tas jau būs kādā droši vien citā sprediķī. Nākamais par grēku piedošanu. Šeit ir tāds interesants vārds, kas nozīmē nosūtīšanu projām. Un tas mums atgādina grēkāzi, kas arī tiek aizsūtīts ar mūsu grēkiem uz tūkstnes projām. Redz Dieva jērs, kas nes prom pasaules grēku, prom no mums. Arī brīnišķīgais psalms 103. Cik tālu rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nos no mums. Redziet, cik tas ir brīnišķīgi, ja tiek uzsvērts vārds pārkāpums. Ir grēki, kas ir neapzināti ir darīti, bet ir grēki, ko grēcinieks apzināti dara, zinādams Dieva bausli un taisno tiesu. Vai ir sanācis kādreiz pārkāpt, zinot? Ir sanācis. Bet tāpēc, ka Dievs savu Kristus asinīm izpērk ne tikai neapzinātos grēkus, bet arī apzinātus. Tad mēs esam droši, ka Dieva jērs aiznesa tālu prom no mums, mūsu pārkāpums. Tas ir brīnišķīgi, ir žēlastība. Un tā viņš saka, kas tad ir šis Kristus? Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmzimtais. Kupšanas akmens tiem, kas sastopās ar Jehovas lieciniekiem. Bet nav nekāds kupšanas akmens, ja mēs nesadalām šo teikumu vārdā attēls un pirmzimtais, bet saliekam to visu kopā. Tad viss kļūst pavisam skaidrs. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, ar to mēs iesāksim. Tas ir vārds, kas apzīmē, ka ir izgleznota glezna, uz monētas viņš atrodas, vai uz zīmoga redzena. Šo pašu vārdu arī lieto arī vēstules ebrejiem autors, sakot par to, ka dēls būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids. Tad būtības atveids. Tas ir šis vārds, grieķiski tas būtu eikons skanētu. Tas ir ļoti nozīmīgs vārds, jo viņam ir sava nozīme filozofijā. Bet mēs varam lasīt tālāk. Tātad vēstules ebrejiem autors saprata, ka šis Dieva atveids nozīmē Dievu. Tas nozīmē Dievu. Apstults Pāvils, ko viņš varētu būt domājis ar šo atveidu? Vēstulē Filipiešiem viņš raksta, ka Kristus, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveruma laupību būt vienādam ar Dievu. Dieva veidā, tas jau ir apzīmē viņa būtību, bet jautājums ir, cik viņa būtība ir dievišķa. Un apstults raksta vienāds ar Dievu. Ne līdzīgs, ne mazāks, ne augstāks, bet vienāds ar Dievu. Es domāju, mums ir diezgan skaidri jāsaprot, ka apstults Pāvils svētā gara iedvesmots nekad par Kristu nerunāja kā par radību, kādu erceņģeli Mihaēlu, kā Jehovas liecinieki saka,
kurš tikai esot pirmdzimtais, vai kā Arijāņa, tā ir sena malda mācība, bet viņa arī kaut kur uzpeldīja pa laikam ārās, ka viņš ir zemāks pakāpes Dievs. Nē, viņš ir vienāds ar Dievu, apostols šeit domā skaidri un gaiši. Tātad viņš ir neredzamā Dieva attēls. Dievs ir neredzams, Kristus ir redzams. Viņš mums darīja Tēvu un Svēto garu zinām. Mēs arī droši vien atceramies slaveno rakstu vietu no Jāņa evanģēlija 14. nodaļas, kas ir redzējis mani, ir redzējis Tēvu. Neredzamo Dievu neviens nevar redzēt, bet Dēls ir tas, kas ir viņa atveids, viņa atspulgs, viņa forma, un tāpēc, ka viņš ir vienāds ar Dievu. Tāpēc mēs Kristu varam ieraudzīt Tēva īpašības. Tātad saskaņā interesanti arī vēl viena kāda ideja. Aleksandrijas Filons bija tāds helēnistisko, tātad grieķu valodā runājošs ebreju filozofs Aleksandrijā. Viņa dzīves laiks bija no 20. gada pirms Kristus un nomira viņš 50. gadā pēc Kristus saskaņā ar vēstures materiāliem. Zināmajiem, protams. Tātad viņš bija Kristus laikabiedrs. Bet viņš nebija ticīgs uz Kristu, bet viņam bija interesanti ideja, ko mēs uzreiz, kas esam lasījuši Jāņa evanģēliju, sapratīsim. Viņš savos darbos pielīdzināja Dieva eikonu, tas nozīmē Dieva attēlu, pielīdzināja logosam. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Tad iesākumā bija logos. Logos bija pie Dieva, logos bija Dievs. Tātad viņš arī šīs ebreju filozofiskās idejas, reliģiskās paudējas tamī laikā jau norādīja, ka tieši tā tas ir pilnīgi iespējams. Jā, kā Kristus būs Dievs. Un ka Kristum ir jābūt Dieva vārdam. Un ka Kristus ir pilnīgs Dieva attēls. Bet viņi neticēja, ka Jēzus no Nāceretes ir šis Kristus. Viņi apgrēcinājās pie viņa pazemības. Kā daudzi cilvēki joprojām apgrēcinās pie viņa pazemības. Mēs neesam apgrēcinājušies, jo Svētais Gars mums līdzīgi kā tam pie krusta notiesātēm. Jēzu ir parādījis kā vienīgo mūsu cerību, mūsu grēku izpirkšanai, un lai mēs nostātos nevainojumu Dieva tiesas priekšā. Svētu un nevainojami, izlīguši ar Dievu, ka Dievam vairs nav ko mums pārmest, jo viss ļaunums ir izpirkts, visi grēki ir piedoti, pārkāpumi apklāti. Pat arī par pirmdzimto. Tas varbūt pie tā noslēguma visa, lai pārāk gari mums nebūtu šovakar. Pirmdzimtais nenozīmē vienmēr, ka viņš ir dzimis no kaut kā. Laika periodā šeit ir domāts. Ka lūk, Dievs radīja pasauli, Jēzus nebija, un pirmā radība viņam būtu Jēzus no Nāceretes. Tā to Jehovas liecinieks saka, un vēl kādi citi maldu mācītāji. Vārds pirmdzimtais nozīmē arī pēc pakāpes augstākais. Kā mēs to varam izlasīt? 89. psalmā mēs lasām 28. pantā. Tiek runāts par ķēniņu Dāvidu un reizē arī par Mesiju, par atvasi. Un rakstīts ir tā: tiešām es viņu darīšu par savu pirmdzimto, par visaugstāko starp zemes ķēniņiem. Viņš ir piedzimis, viņš ir esošs. Viņš saka, es viņu darīšu par pirmdzimto. Kā jūs saprotiet, pirmdzimtais nozīmē augstākā pakāpe, pirmkārt no visiem, jo tā nav mūsu mūsdiena, ne anglu sakšu, ne eiropiešu, ne latviešu, ne kādas citas filozofijas doma. Tā ir seno austrumu doma, jā. Pirmdzimtais nav tikai un vienīgi, jā, tās, kurš ir dzimis laikā, tas ir rangā augstākais. Padomāsim, kas notika starp diviem brāļiem. Tur bija pirmdzimtā tiesības. Tikko viņš pārdeva, kurš kļuva par pirmdzimto,
tas, kurš nebija dzimis nemazam pirmais fiziski. Viņš kļuva par pirmdzimto. Un šeit Dievs saka uz ķēniņa Dāvidu, ka viņa atvas ir darījis par pirmdzimto. Tātad par pašu galveno. Un šādas pašas idejas, arī runā arī daudzas citas grāmatas, piemēram, Atklāsmes grāmatā. No Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis ar savām asinīm, mūs no grēkiem atbrīvojas. Un arī pašā Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, kā 4 dzīvās būtnes un 24 vecajie nokrita jēra priekšā. Tātad pielūdza viņu. To tas nozīmē. Un arī pašā grāmatā eņģelis saka Jānim, nepielūdz mani, pielūdz Dievu. Tātad eņģelis, kas norāda, ka tikai Dievu var pielūgt un rāda viņam, kā tiek pielūgts jērs, tad skaidrs, ka šis jērs ir pats Dievs. Dievs, kas mūs savām asinīm ir izpircis. Tās ir šis pirmdzimtais. Un, protams, vārds pirmdzimtais nozīmē visu lietu mantinieks. Un vai tā nav? Vai tēvs nav devis mantojumā visas lietas dēlam par viņu paklausību, par viņu mīlestību uz tēvu, par viņu mīlestību uz grēkā kritušo cilvēci? Vai tad viņš nav viņam devis šo varu, kas pāri visām varām? Viņš to ir devis. Un mēs gaidām, kad viņš nāks, lai šo varu īstenotu šī pasaulē, šī zemeslodē. Lai mēs varētu svētu un nevainojumu no grēkiem atbrīvoti. Un kā šeit rakstīts, kā mēs lasījām, izlīguši, samierināti ar Dievu un samierināti ar debesīm. Ar Dievu caur Kristu samierināts ar viņu krusta nāvi. Un eņģeļi, kas ierauga lielo darbu, ko Kristus ir paveicis mūsu labā, viņi ir arī gatavi samierināties ar mums un dzīvot kopā ar mums mūžīgi Dieva valstībā. Un tā brīnišķīgā diena tuvojās. Tā nāk. Un arī mēs redzam, vēl arī mirstam māsas un brāļus Kristū. Vai tas mums uzdzen skumjas, tas mums uzdzen sāpes. Jo mēs arī saprotam arī to, ka tas viss vēl būs. Jo esam grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības, un mūsu dienas arī pienāks pie tā brīža. Bet mums ir liela apsolījuma, jo varenais Dievs, kas kļuva par cilvēku un izpirka mūs no visiem mūsu grēkiem un noziegumiem pārkāpumiem, kurš ir pirmdzimtais no mirušiem nāves uzvarētājs, arī apsolīja, ka viņš arī mūsu nāvi uzvarēs un augšām cels mūžīgai dzīvībai. Āmen. Apliecināsim visi kopā savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un mēs nākam Dievu priekšā lūgšanām. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev slavējam, godājam un pateicamies par Tavu lielo žēlastību. Tu sūtījis esi šajā pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, patiesa Dievs un patiesa cilvēks. Ne tikai pirmdzimtais no mirušiem, bet arī caur ko viss ir radīts, caur ko visas lietas radītas ir un kurā viss arī pastāv, un kurā mums ir arī dzīvība, dzīvības gaisma, kas nāk no viņa. Un caur kuru mēs saņēmam žēlastību, un vēlreiz žēlastību un patiesību šajā pasaulē. Mēs pateicamies par dārgo evaņģēliju vārdu, kas mums ir atklājis viņu. Pateicamies par svēto garu, ko Tu esi sūtījis, lai viņš mūs darītu ticīgus
lai viņš mūs mācītu, lai viņš mūs sargātu un uzturētu dzīvā ticībā. Es tev pateicamies par tavu laipnību, ka tu esi mūs arī soļus vedis arī šodien šo dievkalpojumu, ka esam saņēmuši grēku piedošanu, ka esam saņēmuši tavu vārdu, ka saņemsim Kristu svētajā vakarēdienā. Es tev lūdzamies tavu žēlastību un laipnību arī tiem, kas ir cietēji. Es esmu žēlīgs saviem bērniem. Mēs lūdzamies debesu Tēvs tev par Astrīdu. Pieņem savā žēlastībā viņu. Dod viņai veselību, lai viņa atspirkst un var atkal nākt uz dievkalpojumiem. Saņem tavu vārdu tavā draudzē, jo tu esi pats aicinājis, kā Kristus miesa ir un vienojās pie viena galvas pie Kristus, ka arī mēs arī tad nākam kopā, tur, kur Kristus miesa pulcējās, tavu svēto draudzi. Mēs pateicamies par to, ka mums arī ir cerība uz mantojumu, ko tu esi mums debesīs Kristu Jēzu esi atstājis pasaulē. Es tev debesu Tēvs lūdzamies arī tavu laipnību arī mums tagad visiem. Stiprini mūsu vājo ticību. Stiprini mūsu cerību uz Kristu un uz augšām celšanos. Pēc savā laipnībā mūs tikai dzīvības ceļos, lai reiz mēs varam nostāties tavā priekšā, izpirkti, izglābti, svētīti un būt kopā ar visiem taviem svētajiem tavā mūžīgajā gaismā. Palīdz pestītāji Jēzu Kristu, kad dzīvojam tavā žēlastībā. Aizjam adusēt tavā mierā, patvērumā, augšām ceramies caur tavu spēku un izmantojam mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kungs un Dievs, kungs un Dievs, paklāsim, ko mēs lūdzamies. Ziņām daudz nav šodien. Rītā bija daudz stunda klātienē šeit no Jāņielas 7:30, 6:00 vakarā. Neklātienē YouTube kanālā, arī pašā laikā Rīgas Svētā Jāņa baznīca. Piektdien, ja es pareizi atceros, 7:00, mums ir slavēšanas vakars, Dieva pielūgsme dziesmās, Dieva vārdos lūkšanās. Un tādu draudzes namā 2. stāvā ieeja ir no Jāņa sētas puses. Bet ir iespējams, ka ja kāds nomaldās, ka mācītājs vēl kādu laiciņu šeit ir un var tikt uz turienu un parādīt pareizo ceļu. Esat visu laiku aicināt. Dievkalpojumu tālākā gaitā Kristus miesa un asins viņa vakarēdienā iesvētītie luterisko draugu locekļi drīkst un ir aicināti šī mīlestā piedalīties. Un mēs liturģiju vadīsim savās vietās, bet tad, kad aicināšu saņemt vakarēdienu, tad arī jūs nāksiet un to arī saņemsiet. Un dziedāsim vakarēdienu dziesmu nākamo. Tas mums ir 315. dziesma.
savas sirdīs, mēs tās mācījāmies no kungu. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam, kā ir labi un kā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, kā Tev, kungs, svētais, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Kādēļ Tu mūs audzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Svētīk, 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 kas Tavs, un debesu zeme, un debesu zeme ir pilna Viņa godības. Hosianna, lai slavēts ir pastāv, vārdā, Hosianna. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas šeit pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un tā visi saņems Tava dēla miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tamī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikkārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Un Jēzus vārdā lūksim: mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludināt tā kunga nāvi, kāds viņš atnāks. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Aleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja! Mēs Tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspērdzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu.
un lūdzam tevi svētīto, ka pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Un noslēgumā dziedāsim 398. dziesmu.